nākošais jautājums ir, protams, kas būtu, ja man jāpauž par bēgļu jautājums un to uzņemšanu Latvijā. Mēs šo jautājumu mūsu partijā neesam skatījuši. Un mēs plānojam to jautājumu skatīt un savu pozīciju formulēt šo piekdienu. Mums būs valdes sēde. Vienlaicīgi es gribētu teikt šobrīd savu personīgo viedokli. Tātad, pirmkārt, lai runātu par kādu problēmu, jānoskaidro problēmas cēloņi. Kāpēc ir radusies tāda situācija, ka no daudzām valstīm tiešā Eiropas Savienības tūmā ir tik liels bēgļu skaits? Kāpēc? Kādi tam ir cēloņi? Īsi atbildot, cēloņi ir tādi, ka mēģinot nodrošināt Eiropas rietumu, pirmkārt ASV un lielo Eiropas valstu, tāds kā Francija, pirmkārt arī Vācija, Itālija, kontroli pār tuviem un vidējiem austrumiem, tad citiem vārdiem realizējot moderno neokoloniālisma politiku, jo tā ir neokoloniālisma politika, ko realizē ASV un lielās bagātās vecās Eiropas valstis. Un šīs te politika tiek realizēta absolūti sautīgās, mantiskās finansu oligarhijas interesēs, tiek sagrauti stabili režīmi, to vietā netiek radīti jauni stabili, bet vecais tiek sagrauts un jaunus radīt viņi nav spējīgi. Un līdz ar to izveidojas situācija, kad attiecīgās valstīs notiek pēc būtības pilsoņu karš. Pilsoņu karš, valda anarhija, kurā jau civili iedzīvotājiem normālam vairs nav kur īsti paglāpties. Ļoti labs piemērs ir tā pati Sīrija, tātad valsts ir saplosīta teritorijas, ko kontrolē oficiāli ievēlēts prezidents. Tālāk ir teritorijas, ko kontrolē tā saucamā opozīcija, kuras intereses aktīvi aizstāv un pārstāv un finansē un ar militāru atbalsta gan ASV, gan Francija, gan arī faktiski Lielbritānijas valdība, bet aktīvās kara darbībās viņu klātbūtni nav atļāvusi Lielbritānijas parlaments. Un vēl te pirms nedēļas ASV veica uzlidojums tā saucamo prezidenta Asada opozīcijas interesēs. Pie tam uzlidojumi suverēnas valsts oficiālajai prezidenta kontrolētai teritorijai, atbalstot opozīciju. Nu, tas būtu apmēram Latvijas gadījumā būtu tā, ka tagad notiktu uzlidojums Nila Ušakova mājai, otrādi. Būtu uzlidojums Laimdotas Straujumas mājai, Nila Ušakova interesēs, atbalstot Ušakovu kā opozicionāru. Tāpat arī manai mājai, tā apmēram iznāk tā, un visi tie, noskaidrot vēl visi tie, kas balsojuši par nacionāļiem vai par vienotību vai par ZZS, un tad tos visus bumbot, jo viņi, tā teikt, ir pozīcijā. Un kāds Amerikā vai Eiropā grib, lai būtu pie varas nebūtu ievēlētie, bet būtu kādi citi. Tāda ir tā praktiskā politika. Un Islāma valsts kontrolē 7% no teritorijas Sīrijas. Katrs, kas grib uzlidot Sīrijas teritorijai, bumbot, kas viņam ienāk prātā. Pilnīgi vienalga.
Irāka situācija līdzīga, tika sagrauts Sadama Huseina režīms. Šobrīd viņu teritoriju kontrolē vienu daļu kurdi, lielu daļu kontrolē Islāma valsts un vienu daļu kontrolē šītu vairākums. Nu, un sunīti cīnās par savām interesēm, par cik viņi bijuši pie varas, bet tagad viņi padzīti no varas. Nu, lūk, tāda situācija. Ja? Nu, Afganistānā tas pats. Afganistāna kontrolē pēc būtības vienu daļu talibi, vienu daļu kontrolē tās vai citas ciltis, un amerikāņu valdība kontrolē vienu daļu no galvaspilsētas teritorijas, vēstniecību rajonu un vēl šur tur kaut ko, bet pārējais valda anarhija. Ja. Tas pats attiec uz Lībiju. Ja. Nu, Jemena tālāk, bet arī kaut kas līdzīgs tur notiek. Tad ir jāsaprot, ja ASV un Eiropas Savienība un tās lielās dalībvalstis šādu politiku turpinās realizēt, tad vēl ir visas iespējas šo te bēgļu teritorijas paplašināt. Ir vēl Alžīra ar lielu iedzīvotāju skaitu. Ir vēl Maroka ar lielu iedzīvotāju skaitu. Ja? Nu, ja ļoti vēlas, var iekļaut šajā te darbības zonā Turciju, kur 60 miljoni dzīvo. Es pilnīgi piekrītu, ka šobrīd tie notikuma attīstības gaita ir tāda, ka to bēgļu straumu apturēt, tie, kas tās ziepes ievārīja, viņi praktiski nav spējīgi. Pie tam to bēgļu transportēšanas jautājums, viņš jau ir ļoti liela mēroga biznesa, miljardiem dolāru apgrozījumu gadā. Tā ir milzīgs biznes, tātad, kas ir konkurē ar narkotiku biznesu, ar nelegālo ieroču tirdzniecību jau, tā teikt, atpaliek no tā. Un šajā te nelegālajā bēgļu tranzīta sistēmā, protams, tas nevar notikt, ja tajā nepiedalās Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālā vara. Tas nav iespējams. Ja? Un līdz ar to tad šajā situācijas saglabāšanā ir ieinteresēti ļoti spēcīgi ekonomiskie grupējumi. Tāda tā lieta. Man liekas, ka bēgļu problēmas risināšana var būt jau tuvākajos gados novest pie tā, ka Eiropas Savienība pārstāja eksistēt. Tādā veidā, kā viņa eksistē šobrīd. Pārstāja eksistēt, un savā ziņā Rietuma Eiropas civilizācija, es to pielīdzinātu ar barbaru uzbrukumu Romas impērijai. Un tā problēma ir tāda, ka jums jau ir atomieroči, gan ASV, gan Lielbritānijai, gan, protams, Francijai ir atomieroči, bet jūs viņus nevarat pielietot. Jums vēl daudz kas cits ir moderni ieroči, bet jūs nevarat pielietot, lai šo problēmu risinātu. Ja tie nāktu ar ieročiem, tad jūs to varat izdarīt, bet viņi nāk bez ieročiem, un jūs to izdarīt nevarat. Un arī neviens žoks tur nepalīdzēs. Neviens žoks nekur nekāds nepalīdzēs. Nu, un, protams, kad Latvija kā valsts, kur ir aktīvi piedalīsies šo te bēgļu straumes radīšanas darbībā, atgādināšu, ka Latvija aktīvi piedalījās Afganistānā, Latvija aktīvi piedalījās Irākā, Latvija nepārāk aktīvi, bet ir savu roku pielikusi arī pie pārējām aktivitātiem, un viena daļa no tām ir bijis zem NATO izkārtnes,
Ja, un Latvija ir veto tiesības NATO, tāpat kā Latvija ir veto tiesības Eiropas Savienībā, Latvija šīs veto tiesības nereiz nav izmantojusi. Līdz ar to šobrīd Latvijai ir situācija, ka Latvija pļauj to, ko sēja. Un, ja šobrīd iet runa, ka 160 000 bēgļu pārvietot no 3 valstīm, Ungārijas, Grieķijas un Itālijas, tad tas nebūtu nav pēdējais cipars, tas ir tikai sākums. Un es domāju, ka šai gadījumā faktiski šobrīd Eiropas Savienība neko nedara, lai stāvokli atrisinātu. Pilnīgi un galīgi neko. Lai atrisinātu problēmu. Pilnīgi un galīgi neko. Man izskatās, ka gan Junkeram, gan Eiropas komisijai, gan Francijai, Vācijai, Itālijai, viņiem ir vajadzīga šī situācija. Viņi uz to pelna. Es nesaku, ka pelna personīgi varbūt Merkele vai Francijas prezidents, bet viņiem apkārt tikas uz to pelnu, ka tā situācija ir izdevīga. Jo viņi pilnīgi un galīgi neko nedara, lai atrisinātu jautājumu. Pilnīgi un galīgi neko nedara. Jo, jūs saprotat, šodien 163 miljoni vajadzēs sadalīt. Nu, labi, sadalījāt, nākošais nāks miljoni. Cik jūs miljoni esat gatavi sadalīt? 1 miljonu, 2, 10 miljonus jūs esat gatavi sadalīt? Un kas tie tādi būs, kas atbrauks? Visas impērijas ir sabrukušas aiz tā, ka viņas ir sevi jutušas, ka viņas var visatļautīgi uzvesties, ka viņiem par to nekas nebūs. Un tā visatļautība un visvarenība aizmiglo acis, nenovērtējot tādus faktorus un situācijas, kas var rasties, kas viņas tās impērijas arī sagrauj. Tās pašas impērijas sagrauj. Un viņas jau sagrauj ne no ārpuses, bet no iekšpuses. Un šobrīd šie bēgļi būs katalizators, lai sagrautu no iekšpuses, katalizators. Un pēc tam viņi būs arī tiešie līdzdalībnieki. Ja? Jo viņi jau koncentrēsies ap galvaspilsētām. Un mēs redzējām piemērs Francija. Nu, pieliekat Francijas Parīzes priekšpilsētām vēl 500 000 tās pašas publikas. Un ka viņi ies visi bez nekā uz Parīzes centru, uz Elzejas pili. Ko viņi darīs? Šaus? Ieņems kā Bastīlī, pāk viņiem sadalīs. Nu un tālāk. Tā ir tā realitāte nākotnē. Es pasvītroju. Šobrīd Eiropas Savienība nedara neko, lai risinātu jautājumu, izejot no cēlones un sekas. Junkers runā par sekām. Viņš nav tik dumšs, lai nesaprastu, ka jārisina cēloņa jautājums. Nu tā. Par šo drīkst jautājumu. Jūs teicāt, ka jūsu partija plāno kādu viedokli paust šajā. Cik tas ir saistīts ar to, ka Straujums kundze teica, ka viņai vajag valdības mandātu, lai runātu Eiropas komisijā par to uzņemumu bēgļu skaitu? Nē. Eiropas komisijā nav jārunā par uzņemumu bēgļu skaitu. Eiropas komisijā Latvijai kā pilntiesīgai NATO valstī, ja, un Latvijai kā pilntiesīgai Eiropas Savienības valstī jārunā no Latvijas nacionālās drošības interešu viedokļa, un jāpiespiež pārējā Eiropa un Eiropas Savienības valstis un NATO valstis risināt šo problēmu, izejot no principa cēloņi un sekas. Nedrīkst Straujuma risināt jautājumu tikai par sekām. Uzņemsim šodien 200, rīt 500, parīt 1000. A cēloņi tā paliek. Ja cēloņiem jūs nestrādājat un nerisinat, tad jums
neatrisināt jūs jautājumu, ka jūs šodien pieņemsim 250, rīt 500, parīt 750. Tas jau neatrisina jautājumu. Tas neatrisina jautājumu. Principā nepareiza saruna. Principā nepareiza saruna. Tāpēc, ja iet runa par atbalstu, tad jautājums par ko? Kur ir uzlikta Latvijas pozīcija šajā jautājumā? Latvijas pozīcija vienkārši. Mums pateica, paņemiet 250, mēs esam gatavi paņemt 250. Visā ar to beidzas pozīcija. Vai tad tā ir pozīcija? Tā jau nav pozīcija. Tā nav valstiska pozīcija, un es pasītroju. Tas reāli apdraud Latvijas nacionālā drošības intereses. Un viņas nevar atrisināt ar stingeriem iepirktajiem. Tas ir jāsaprot. Un tās nevar atrisināt ar tanka Ābrams 1 vai Ābrams 2 izvietošanu Latvijā. Vai Leopards 1 vai Leopards 2. To nevar atrisināt. Un vai te Latvijā būs 1000 ASV karavīri vai 2000 karavīri, tas neatrisina šo nacionālās drošības jautājumu. Neatrisina. Un tā ir Dieva laime, ka mums starpā ir Krievija, tad mums starpā ir Baltkrievija, tā ir Dieva laime. Jo, lai līdz mums nokļūtu, tur ir jāceļo stipri tālu. Paldies Dievam! Un ja jau viņi atceļos līdz Polijai, tad viņiem būs jāizvēlas, vai tā teikt, tad Lietuva vēl, paldies Dievam, starpā. Un tad tuvu jau ir Zviedrija, kas ir daudz, daudz bagātāk. Tad šai ziņā mūsu tas geogrāfiskais novietojums, kas visu laiku mums bijis, tā teikt, problēma, ja? Liela problēma. Simtiem gadu. Šobrīd viņš, paldies Dievam, mēs esam tālu no tiem Balkāniem. Jā. Un Dievs dod, lai viss nemainās, lai tur tās valstu skaits, kas ir starp tiem Āfriku un tuvējiem austrumiem, lai viņa tā, nesamazinās. Un gan jau tad tur, tā, tā ir mana personīgā pozīcija. Ja? Un man liekas, ka tas arī būtu mums arī tādā veidā jāformulē. Un jāsauc pie atbildības tie, kas to putru ievērīja. Un pirmkārt jāuzņem tie miljoni ir Amerikas Savienotām valstīm. Amerikāņiem jāuzņem. Kā? Kurš tad te tagad ālējies visu šo laiku ir? Bet, teiksim, šeit ir bēgļi tik un tā, šeit būs Latvijai jāuzņem jautājums par to. Kuri teiks, ka viņai jāuzņem? Latvija ir tā kā brīvprātīgi. Atvainojiet, Latvija, paldies Dievam, nav bombardējusi Lībiju. To bombardēja Francija. Tā lai uzņem visus lībiešu bēgļus. Mēs neesam arī maisījušies iekšā, paldies Dievam, Sīrijā. Tā kā nevajag. Tie, kas to ievārīja, tad pirmkārt jānoskaidro, kas to ievārīja, lūdzu, kuras valstis, un tad tās, lai arī izstrēp to putru. Kāpēc mums jāuzņemas jābūt pa svešiem grēkiem? Es gribēju vaicāt, un vēl es atgādināšu, tad, kad pieņēma ekonomiskās sankcijas pret Krieviju, kur galvenais cietējs Latvija, tad, kad Krievi atbildēja uz sankcijām, ar pretsankcijām, un kur lielākais cietējs bija Latvija, tad mēs kāpēc solidaritāti kaut kā neredzējām. Saprot? Tāpēc, ka tas vienalga Vācija tas skar maz, Francija vēl mazāk, Itālija vēl mazāk un ASV praktiski neskar. Tad solidaritāte nebija nekāda. Mums budžetā vajag 100 miljonu samazināt izdevumus. Kur ir solidaritāte? Kur viņi iedod? Mums iedeva 100 miljonu. Viņi tagad varbūt kaut ko dabūs priekš lauksaimniekiem, pienrūpniekiem. Zināt, kāpēc dabūs? Ne jau tāpēc, ka Latvija jāpalīdz. Tāpēc, ka franču zemnieki tūlīt Elizējas pielieņems. Tāpēc jau ir. Viņi ar visām sūdu dakšām to prezidentu uzdurs virsū. Viņi jau nobījušies no franču zemniekiem. Un kur tad viņi var dēties? Un bez Francijas jau tā Eiropas Savienība nav. Un mēs tik dabūsim par tikpat, cik franču zemniekiem ir dušo vairāk. Viss. Tas, ko es gribēju jautāt, vai Ventspils var uzņemt bēgļus? Vai mums ir tāda vieta, kur uzņemt? Vai viņiem būtu jāpaliek, es nezinu, mucerniekos Es domāju, ka bēgļi jāuzņem Junkeram. Viņa personīgā mājā. Un jāuzņem ir Merkelē personīgā mājā, un Alānam personīgā mājā, un visiem šitiem kas ir, vai viņu priekšgājiem, kas tās ziepes ir savārījuši. Viņiem jāuzņem. Es to vaicāju, jo tā kā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldība bija jāapkopota informācija par pašvaldībām, kas jau bija pāris mēnesi iepriekš par
pašvaldību gatavību uzņemt bēgļus. Ko nozīmē? Es pasakiet, ko nozīmē pašvaldību gatavību uzņemt bēgļus? Vai ir telpas? Kādas telpas? Viss dzīvojamais fonds ir privatizēts. Mums nav nekādu telpu. Kur bērndārzos uzņemt? Skolās? Kur mums ir? Sporta zālēs? Pa ko viņi runā vispār? Viņi vispār saprot, ko viņi runā? Viņi ir aizmirsuši, ka šodien nav Latvijas PSR, kur viss dzīvojamais fonds bija vietējās izpildu komitejas dzīvojamais fonds, tās laiks ir sen beidzies, pirms 25 gadiem. Kas viņi nav aptvēruši, ka vairs nav Padomju Savienības? Tas šmurks. Ko nozīmē uzņemt? Mums ir pienākums ar likumu. Mums ir bāreņi, mums ir ārkārtas situācija, ka kādam kaut kas notiek un tam līdzīgi, ja? Tad ir vēl tur vesela virkne kategorijas, un tur cilvēki stāv rindā. Ko nozīmē uzņemt bēgļus? Lūk, tur ir speciāli aprīkota visa tā teritorija, tur tā tiek apsargāta un tā tālāk. Kāds mums ar to sakars? Municipālā policija, izlasiet viņas funkcijas, viņai nekādu sakaru to nav. Pašvaldības vienu bēgli uzņemt principā nevar. Kas tad mēs viņiem dosim vīzu, kas mums ir savs režīms kaut kāds? Mums ir kaut kāda Latvijas ārējā robeža te? Kur viņiem? Viņi nedrīkstēs, kas mums ir savas pases, mums ir migrācijas dienesti. Kas viņi slimi ir palikuši tie rīdzinieki? Kāds pašvaldības? Man ir jātājums par šo tēmu. Jūs, protams, sakat pareizi, ka mums nav jāuzņem šie bēgļi vēl papildus tam, no ko mēs labprātīgi to skaitu esam apsolījušies. Tur nekas nav, aizmirstiet vārdu, nekas tur nav labprātīgi, tāpēc, kad Itāļi draudēja pirmkārt, ka lūk, viņi neaizsargās Latvijas gaisa telpu, un es viņam atbildētu, nu, vācaties prom, šitādi draugi nav vajadzīgi, kas šantažē savus ja, NATO dalību valsti. Nav vajadzīgi tādi Itāļi kā draugi, tās pēdiņās. Ja? Un atkal pārējie, tur Vācija un citi šantažēja, ka mēs jums atņemsim Eiropas Savienības struktūru naudu. Nu, ja šitādi draudi tiek izteikti, un tādi draudi tiek izteikti reāli, pēdējie, kas to izteica Austrijas iekšlietu ministrs un Vācijas iekšlietu ministrs, ja? Tad pa ko iet runa? Ko viņi mūs šantažē? Ko viņi mūs šantažē? Vācija vai Itālija vai Austrija? Ko viņi mūs šantažē? Mēs ar varam kaut kā viņus šantažēt? Ko mēs uztaisīsim harikiri, ja viņi nekompensēs zaudējums pret Krieviju sankcijām? Mēs jau viņus nevaram neiedot. Ko mēs varam? Uzbrukt viņiem? Nav ar ko? Atņemt naudu nevaram. Tad viņi spēcīgi un bagāti viņi šantažē. Tas ir apmēram tā kā mazu zīdaini un tagad teiks tā, nu, tūlīt es tev maukšu. Nu, pagaidi. Kas tā par runu tāda ir? Kas tā par runu? Es straujums ietā vienkārši pieceltos un aizcirstu durvis. Un pateikt, kamēr jūs nemainīsiet toni, man te nav ko darīt. Kas tā par attieksmi? Pret mazu valsti. Tie teroristi vienkārši. Viņi nodarbojas ar terorismu. Mēs jums nedosim naudu. Nu, iesalaties. Līdz 2004. gadam mēs bez viņu palīdzības kaut kā iztikām. Savukārt straujumi ne tiešām, bet, nu, tomēr var nojausmā viņas teikt tā, ka Latvijai nāksies uzņemt tos bēgļus. Nav par to vēl lemts. Otrkārt, viņi saka, ka šis jautājums koalīcijā nav vēl skatīts un nav lemts, bet viņi jau nojauš, ka tas nav viennozīmīgi atbalstāms, un līdz ar to tas varētu apdraudēt arī valdību. Nu, protams, ka var apdraudēt, tā kā savādāk. Ja kāds taisās nodot Latvijas nacionālās intereses, ja kāds taisās pakļauties bagāto Eiropas Savienības šantāžai, nekaunīgai šautāžai un draudiem, tad, protams, un nododot Latvijas nacionālās intereses, nu, tad tāda valdība nevar pastāvēt. Nu, tad varbūt ir jārīko ārkārtas vēlēšanas. Un pirmā aizies, starp citu, Lielbritānija. Jūs tur redzēsiet 17. gadā. Aizies, kad čīkst.